Vai tavs maslaps izskatās šādi? Ja noskatīsies video līdz galam, tad tu varēsi izdarīt perfektu maslapu. Spēka ziņā tev vajadzētu izdarīt no 10 līdz 15 pull-upiem, pirms tu vari izdarīt maslapu. Un tas nozīmē, ka tu viņus vari visus izpildīt smuki, nevis, ka tu tiec līdz 10. Un tas pats ar straight bar dipiem, 10 līdz 15. Priekš maslapu tehnikas mēs to neuzskatām par parastu pull-upu, mums ir jāiet apkārt stienim. Tāpēc priekš pirmā vingrinējuma mēs atrodam zemāku stieni un uzlecam maslapu pozīcijā. Padaram eksplozīvos pull-upus, lai krūts pieskarās stienim. Svarīga lieta maslapam ir atrast pareizo laiku, kad lekt augšā. Tāpēc mēs sākam šūpoties un tieši tajā mirklī, ka kājas ir tālākajā punktā, mēs lecam augšā. Kad mēs tiekam augšā, mums jāizdara nākamā kustība, jātiek pāri stienim, tāpēc lielisks vingrinājums ir negatīvie maslapi. Tagad zinām, kā ir būt maslapu pozīcijā, varam ņemt gumiju un mēģināt darīt maslapus. Tagad tu esi gatavs darīt savu pirmo maslapu. Kādu vingrinājumu tu gribētu redzēt nākamo? Ieraksti komentāros un es to izdarīšu.